Kas tam šī par iekārtu? Jā, zvana mehānisms. Man liekas, tas ir vienkārši iekarina iekšā, un ar virvi turpu šurpu viņu. Jā, tur baigais mehānisms, kas iešopina viņus. Man pat liekas, ka tas saucās slinkums rada tehnoloģiju, lai vienkārši negrib kāpt augšā un negrib viņu šūpināt. Tāpēc uzteicu šādu kaut ko. Ķipa šitien te tie slepenie tuneļi kaut kādi, kas savieno, kas iziet ārā. Un pēc nosauktiem kaut ko šitajā te sienā ir kaut ko tā eja slepenā. Bet es, kad te pētījis, nekur nevarēju atrast. Protams, vispār tuneļi ir, jo tā, kad es pagājušo reizi biju, tad jā, ir viens saka, otru nav, un tad kāds pasaka, nē, nav, un pēc tam viņš saka, tur bija ekskursija, mēs bijām. Tāpēc būtu interesanti nonākt pagrabos vēl viņas. Pēc būtības jau Anglija vispār ar oglēm kurināja diezgan ilgi. Varbūt šitie ir ar oglēm. Jā, jo meža viņam diezgan ātri izbeidzās. Tad viņiem viss bija uz ogļu iegūšana. Beigti tā sadalīts vairākās vietās, var vienlaicīgi vairāk runāt mācītāji un sēdēt cilvēki un klausīties prediķi. Jā. Viņiem ir ir pa lieciņām. Šis sienu glaznojums ir viens no lielākajiem ar roku glaznotajiem Eiropā. Vai ne siena, bet griestu. Vajag apkuras sistēmu. Diezgan silti arī. Nešēdnes arī just. Šitie, es nemaldos, ir kapiņi. Jā. Bet es varētu kļūdīties. Es zinu, ka citās baznīcās zem šīm akmens plāksnēm ir, kaut kāda abadījuma, tur bīskapa vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, re, kur ir. Citās viņa ļoti skaisti izgraznot ir. Tāda, kad... Kur pieņemsim te Vilsons. 17. gadsimta. Augusts. Menedžers. Tas no tās plāksnes ir brīvas. Šitās jau ir aizņemtas. Es domāju, ka tur apkārt jau vienkārši plāksnes ir Nē, tur ir jābūt īstam. ķermenim. Un šitajās vecajās baznīcās jau jābūt vēl iemūrētāji kaut kur štetē. Jaunavai vai bērnam, kaut kam tam līdzīgam. Man liekas, visi ir baznīcās, pilīs, tādas leģendas pilīs. Tās nav tikai leģendas. Es atceros, ka Latvijā tur pēc teikām meklēja un arī atrada. Un pārsvarā to darīja, lai izpelnītos kaut kādas tā kā atzinību,
Jo tad arī, ja jaunā ēka visu laiku gruba nost, tad vajadzēja tā kā upurēt jaunai. Galvenais, ka to tā kā piedēvē kristiešiem, ne kristiešiem, bet pagāniem, ka pagāni tās ir darījuši. Bet ļoti daudzās baznīcās ir iemūrēti tieši kristiešu laikā. Un kādas smukas vitrīnas? Smukas vitrīnas. Pamēģinās pievilkt tuvāk. Tā kaut kas interesants. Zvaigznīte. Jā, bet man nesaprast, ja laiki tad sanāk. Man nesaprast laika ar šo katedrāli. Sanāk, Henrijs I, kā viņš teica, cēla katedrāli, lai tā kā pateikt normāņiem, ka tā kā tad vairāk nav viņu zemes. Tad tur rakstīts, ka šī ir normāņu katedrāli. Bet tie visi avoti, ko es skatījos, tie bija, kad Henrijs pirmais ir šo katedrāli, kad šī apstāsta Henrija valdīšanas laiks, un kad katedrāli tika celta gads, jo pēc viņu stāstītās Henrijs I ir tas, kas vispār deva naudu, lai viņu uzceltu. Apēstās leģendas, ko es zinu. Tur bija pretēji, ka viņš vienkārši tā kā piešķīra statusu, un arī jāsalīdzina šie gadi, ka viņš tur, man liekas, ka katrs kaut ko saka, bet īsti nezinu ko, un kā tā tur bija patiesībā. Šitādas te ļaudās citās baznīcās, un tad apakšā tas cilvēks tā kā guļ. Pa īpašiem nopelniem. Zviedrijā jau arī tie kapiņi, kas ir pie baznīcas, tie tikai tā kā aristokrātiem, augzemušiem, tur, kurš katrs nevar atrasties. Pārējos visus dedzina. Šitais laikam garos bija Union Jack vai kaut kas tam līdzīgs. Kas? Kaut kāds stāsts bija ar šito karogu. Kaut pavisam vecas plāksnes, tās ir atjaunotas plāksnes, šitās ir vecās. Kā visi uzraksti ir nodaluši. Un te kaut kāda ir smuka glāzna bijusi, kur ir diezgan, ne glāzna, bet jā, glāzna koka sanāk. Tas koks ir. Kaut kāda ir apķēpājuši. Tas nozīmē, ka ilgu laiku ir bijuši pieeja, tādu savu veidu vandāļiem. Ja viņi ir rāvuši nost tās glāznes, vai arī kaut kas ir mainījies. Tāpēc kā tur bija sākumā, kur mēs gājām, tur bija šā freska. Tā kā kāds būtu viņas krāpējis nost.
Viņš te ir pavisam jaunas piemiņas plāksnes, kur ir. Interesanti, ka viņam kaut galvas kaus ir apakšā. Vēl plāksnes. Nemēs, te veseli, tā kā, dzīvojas cilvēks. Un tas ir viss, ko pa viņu uzraksta. Bīskaps. Maz auguma. Tas ir viss, ko mēs varam pateikt mūsdienās par viņu. Neviens viņš te ņēmies agrāk, tur viss kaut ko darījis. Kur bērni ar galvaskausiem. Man galvaskaus nebija gadījumā ar mēri kaut kas saistīts. Galvaskaus kaut kas nebija ar mēri saistīts kā simbols. Gobelēns. Vēl viens. Gobelēns. Nē, nav. Nē, ir gan. Kāds ir ļoti ilgi pūlējās, lai to visu izšūtu. Un altāris. Vienkārši nāk Jēzus Kristus ar tiem 12 mācekļiem. Un tad vienam ir pretī baznīca, kurš ir Jānis. Nevar salasīt. Un tad sanāk, kur šitajam te ir pretī baznīca. Baptistu. Jā, tur deg. Beg interesants kolektors, jo ir diezgan silti. Un lielu telpu apsilt vienmēr ir problēma. Jā, un tad, ko trubas aiziet, es domāju, ka viņš neizvedās ārā, bet aiziet vēl kaut kā vēl pāri, vai ka tās trubas vēl tā kā papildus radiators darbojās. Visenas mūki bija tie, kas taisa jaulu, tur vīnu, pēc tam kāpēc gan lai netirgot šeit džinu un rumu? Kāpēc gan ne? Tāda normāla reliģiskā padarīšana. O, taurentiņi. Ir saules pulkstenis, aptuveni 700 gadus vecs. Tie bez viņiem tie gadskaitļi tā kā atjaunots viņš sanāk. 1707. Viņi esat uz katra stūra baznīcas apkārt.
Ejam pastīties vietā. Tu viņam sāki jautāt par to pulksteni, viņš tev uzreiz kaut ko par tiem ziedojumiem. Šā arī daļa no baznīcas, nekur, kaut kāds skrāpēts nosts viņam ir. Šajā. Tur jau redzēja, ka detaļas bijušas, bet viņš ir skrāpēts nost. Neticās, ka ar laiku, viņš tā tik pats ar gājis. Taistās, ka varētu būt mācītāja māja vai kaut kas tam līdzīgs. Bet patiesībā jā, negrib maksāt nodokļus karalim, uztaisa savu reliģisko organizāciju. Arī, vispār valstī, ja negrib. Vai arī, ja mēs skatāmies, kāpēc Amerikas Savienotās valsts radās arī. Pāris uzņēmēji negrib maksāt nodokļus karalim un izdomā uztaisīt savu valsti. Pat vairākas, kuras apvienoja vienā. Mēs ejam caur kapiņiem. Kāda piemiņas vieta tagad. Kāds muku tornīši. Vēl viņš teica, ka otrā pusē arī jābūt tam saules pulkstenim, bet es viņu neredzu. Tā kaut katrs kolonas. Vai viņš teica, ka agrāk bija? Tur varbūt uz otru. Sākumā nejauši viņa galā. Nē, sākumā nebija tur. Kur ūdens notecis interesants. Kā viņš savāc ūdeni, uz mājas sienām no jumta un tad novad lejā. Tie kaut kas pavisam jauns kapiņš. Re, kur ir saules pulkstenis otrā pusē, redzi? Tas, ko viņš teica. 700-800 gadus vecs ideja. Tur vēl būtu forši iet iekšā. Tā, šitie iznāk no 12. gadsimta. 12. gadsimts, tas ir nesen sanāk, ka katedrāla pārtaisīta. Nē, 11. Ja šeit 12. gadsimts nāk ar aptuveni 100 gadu, tā baptistu baznīcā blakus, kas bija. Un tad šeit ir visi pederīgie guļ 12. gadsimta. Šajā pusē tīri baznīcai. Te ir interesanti par ģerboņiem.
Ir vesela nozara, kas pēta ģerboņu, nu, šos simbolus, jo katrs simbols viņš nav tāpat vien, viņš raksturo kaut ko dzimtai. Esam šeit 3 pumas izstāst, pat ne tīģeri, bet pumas. Parasti liek lauvas. Bet lauvām būtu krēpes, ja tur nav. Un, ka tur ir atslēgas kaut kādas, neatceros, kas bija atslēgām. Uzraksti tādā interesantā šriftā, bet angļu valodā. Man kaut kā liekas, ka tur paņemsim, kas ir tajā pusē, ka tie ir diezgan jauni uzraksti. Nu, kas tur redzi vārdi iesasti. Un tur sanāk ir pie tā lielā, pavisam savādāks. Tas tā izstāst jau mašīna rakstā, kad būtu mašīna rakstīti burti. Jo redzi, viņi tur tālāk ir, viņi tā kā roku rakstīti. Kas ir, mēs jau tās pieeja bišķiņ tuvāk. Bet tu jau redzēt, ka šis ir jaunāks, kur arī gadu jau. Jā, bet tas ir 959. Tas ir 959? Rekordās. Jā, tas... Tas ir 959. Tas ir netik sen. Ok. Paņemsim šitiem pavisam vecajā. Labi, šeit izstāst, ka ir lietas ūdeņi bojājuši apakšu. Februāris. Pasies, kādas tur arkas ir, ja? Mums jau tur jāiet. Tad ceļu, ka tā māja ir iebūvētas ar parkām. Nu, tā kā vienkārši šās arkas ir izmantotas. Lai uztaisītu to māju pretēji. Interesanti, vai tās varētu būt romiešu pēdas, jo romieši arī te bija kaut kad. Kur ir interesanti, kā tas baltais metāls, viņš savāk māju kopā, ja ķieģeļi sāk brukt. Nu, tā kā, lai novērstu plaisas. Jo, nu, šitie ķieģeļi ēkas tā kā nesaskan kopā ar šito arku. Es pavisam 2 dažādi laiki. Apakaļ, ka tur vēl kaut kas ir. Pagā, baznīca bija degusi. Tā šeit kaut kāda papildus tā kā piebūve bijusi ir, kur nodegusi, un tā viņi ir uztaisījuši ēku. Vai arī pretēji. Un šitie ķieģeļi ir uzbūvēti pēc tam. Tad bija vienkārši ārkas, un tagad arī šitā. Romiešiem ir līdzīgi akvedukti, kur viņi taisīja augšā ūdens apgādi. Es tāpēc aizdomājos, vai tas nav no tiem laikiem. Varētu papētīt. Ja tur arī, pieņemsim, kad kristieši, pieņemsim, gāja Eģiptē iekšā. Un tajās, pieņemsim, viņi jau visu pārtaisīja pa savām. Tas visus hieroglifus daudzīja nost, ķēpāja. Un arī apakš tās sektas, kas bija, kas atšķirās, viņam arī kaut kas nepatika, nicināja ārā visu. Tā, mēs esam apmaldījušies. Mums laikam mēt, jā, atpakaļ.